īstu Ziemassvētku dāvanu saņēma Iecavas mūzikas un mākslas skola, kas 2016. gadu varēs sagaidīt pilnīgi jaunās, skaistās un modernās telpās. Nu gan var teikt, ka šis sapnis 11 gadu garumā ir piepildījies. Mūsu vecā mūzikas skoliņa nosvinēja pagājušajā gadā 25 gadus, atradās ļoti vecā ēkā, maziņa kabinetiņa, ja, un tie apstākļi nebija īpaši labi. Ēka arī tehniskā stāvoklī ne īpaši labā bija, un tāpēc arī mums tā vēlme pēc tās jaunās mūzikas un mākslas skolas bija sen. Bez tam arī mākslas klases mums atradās īrētās telpās, ja, par kuru jāmaksā barga nauda, un mēs gribējām visu vienu vietu pārvietot uz šejienu, kur šeit brīnišķīgi apstākļi visiem tagad ir. Protams, jauno telpu plašumu, gaišumu un mājīgumu varēs izbaudīt jebkurš skolēns un skolotājs, un noteikti, ka skolas atklāšanas diena arī priekš viņiem ir īpaša. Lai gan tā vien šķiet, ka lentes pārgriešanas mirklī Iecavā bija grūti atrast laimīgāku cilvēku par Iecavas mūzikas un mākslas skolas direktori Inetu Pilverti. Esmu jau lepna un gandarīta no sirds, ka mēs esam oficiāli pārgriezuši lentu, esam oficiāli šajās telpās, un es domāju, ka ik viens ir priecīgs un laimīgs šajā dienā. Ir tie, kas piedalījās koncertā, ir tie, kas klausījās, ir tie, kas skatījās, viss ir, laimīgāk cilvēki šajā dienā noteikti nav. Lielākas dāvanas arī uz Ziemassvētkiem cilvēks nevar saņemt. Iecavnieki var lepoties ar veselu kokles klasi, un kā izrādās, ka kokļu skanējums ļoti labi saskan ar kādu īpašu dejas stilu, kuru jau daudzus gadus Latvijā attīsta Māris Pūris. Jāuzsaka, mums ir kokles klase. Pulkākus gadus atpakaļ kokles klase sāk sadarboties ar kori. Kori dziedāja, mūsu skolas korīts ar koklētājiem uzstājās kopā. Un jau šodien, kā koncertā jūs dzirdējat, ir, varētu teikt, pasaules pirmatskaņojums, jā, kad steps ar kokli. Man liekas, tas ir kaut kas liekas tā prātam neatverams un liekas nereāls, bet jā, tas viss bija, un es domāju, ka ar to mēs iziesim, jo pat arī koklētāji ar stepu dejotājiem bija Lietuvā, starptautiskā festivālā, kur saņēma ovācijas un atzinību. Tā kā es domāju, to mēs varēsim lielīties. Ja 11 gadu ilgais sapnis par mūzikas un mākslas skolas jaunajām telpām ir piepildījies, tad ir jau zināms arī nākamais, kura tēmu uzskatāmi iezīmēja Iecavas novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Pelses, parūpējoties par īpašu pārsteigumu atklāšanas pasākuma neformālajā daļā. Tas bija tiešām pārsteigums, jo, kā priekšsēdētājs teica, viņš vaicāja, vai vajadzēs kādu pārsteigumu, es teicu, ko jūs priekšsēdētājs salūtu taisīsiet vai balonus laidīsim. Nē, viņš teica, būs cits pārsteigums. Tas, ka viņš šodien spēlēja saksofonu, es domāju, ka tas no priekšsēdētāja, tas arī ir ārkārtīgi tāda uzdrošināšanās, ja viņš pulkākus gadus nav spēlējis. Un tagad visai Iecavas sabiedrībai, kā saka, tā nospēlēt priekšā, cepurnos, jāsaka, priekšsēdētājiem. Bet viņš ir kandidāts uz mūsu pūteju orķestri, jo viņš ir iniciators, kad jābūt pūteju orķestrim, viņš ir pirmais saksofons būs mūsu pūteju orķestrī. Iecavas jaunie mūziķi un mākslinieki nebūs vienīgie, kas apdzīvos jaunaklātās telpas. Ļoti jauka un maiga projekta daļa ir atvēlēta Iecavas jauniešu centram, kas par iespēju pārcelties uz ēkas 3. stāvu var pateikties ne tikai Iecavas pašvaldībai, bet arī Šveices konsulātam. Switzerland has also co-financed this program. Šveice līdzfinansēja šo programmu, tāpat kā tas ir bijis ar vēl 17 jauniešu centriem šeit Latvijā. Līdz 2017. gada beigām plānojam atvērt kopā 25 jauniešu centrus. Tas gan vēl nav nolemts, sākotnēji plānojam 17, bet pateicoties ietaupījumiem varam sasniegt 25, tā kā tas vēl tiek apspriests. Latvija jau var lepoties ar krietnu pulciņu pasaules slaveniem mūzikas un mākslas talantiem. Iespējams, ka pēc gadiem šiem pasaules izcilniekiem pievienosies arī kāds tīrradnis no Iecavas. Kāpēc gan ne?